Lasīsim svēto rakstu lasījumu no Jesajas grāmatas 2. nodaļas. Šī ir tā atklāsme, ko Jesaja, Amoca dēls, saņēma pār Jūdu un Jeruzalemi. Laiku beigas notiks, kā tās kunga nams, kalns, stāvēs jo stingri savos pamatos un pacelsies pāri visām klintīm un pakalniem, un pie tā sapuldīs visas tautas. Un nāks daudz tautas un sacīs: Iesim, kāpsim tā kunga kalnā, Jēkaba Dieva namā, lai viņš mums māca savus ceļus, un mēs, lai staigājam viņa tekas. Jo no Cijānas izies pamācība, un tā kunga vārds no Jeruzalemes. Tad viņš spriedīs tiesu tautās starpā un tiesās daudzas tautas. Viņi tad pārkals savus zobenus par lemišiem un savus šķēpus par vīnu dārza dārznieka nažiem. Tauta pret tautu necels vairs zobenu un nemācīsies vairs karot. Jēkaba nams, nāc, staigāsim tā kunga gaismā. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem. To dariet, saprastami šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu, tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs, skurbumā, izvirtībā, izlaidībā, ķildās un naidā, bet lai mūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Āmen. Un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, uzrakstīja svētais Matejs 24. nodaļā. Bet to dienu vai stundu neviens nezina, nec eņģeļi debesīs, nec dēls, vienīgi tēvs. Jo kā bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jo kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rija un plītēja, precējās un tika precēti, līdz Noa iegāja šķirstā. Un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tad divi būs uz lauka, vienu paņems, otru pametīs, divas malas maltuvē, vienu paņems, otru pametīs. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs nāks. Bet saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā sardzes stundā zaglis nāks, viņš paliktu nomodā un neļautu tam ielausties savā namā. Tādēļ esiet jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Amen.
Nāc, Svētais Gars, apgaismo savu ticīgo sirdis un iededz tajās savas mīlestības uguni. Āmen. Šodien ar pirmo adventu mēs iesākam jaunu baznīcas gadu. Ko gan cilvēki parasti dara jaunajā gadā, ja ne apņems kaut ko mainīt savā dzīvē, darīt savādāk, labāk? Ar šādu domu es vēlos šodien runāt par mūsu tekstiem. Ko es varu šajā jaunajā baznīcas gadā garīgajā ziņā mainīt, darīt savādāku vai labāku? Lai sagatavotu mūsu sirdis šiem jautājumiem, skatīsimies trijos virzienos – pagātnē, nākotnē un tagadnē. Vispirms skatīsimies atpakaļ pagātnē. Un nevis tikai vakar, aizvakar, pagājušā nedēļa vai mēnesī, bet ļoti tālu pagātnē, faktiski iesākumā. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Visu, ko mēs redzam un neredzam, Dievs bija radījis. Sākot ar zvaigznēm, planētām un galaktikām, līdz atomiem, elektroniem un subatomikas daļiņām, kā arī no vienkāršām mikroskopām šūniņām līdz tik sarežģītām būtnēm kā cilvēki, Dievs radīja visu. Pie tā viņš arī radīja visu garīgo vai neredzamo pasauli, kā mēs sakām Nīkais ticības apliecībā, pilnu ar eņģeļiem, erceņģeļiem un visiem debesu pulkiem. Dievs ir labs un viss, ko viņš dara, ir labs. Tādēļ, kad Dievs pabeidz savu darbu, ir rakstīts, un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Viss bija ļoti labi, viss bija perfekti. Toties pāris nodaļas vēlāk mēs lasām, ka kaut kas slikts bija noticis šai perfektai pasaulē. Grēks ienāca dārzā un tika zaudēta paradīze. Viss, kas bija vajadzīgs, lai paradīze nobeigtos, viss, kas bija vajadzīgs, lai paradīze nebeigtos, bija uzticība. Uzticība Dievam, uzticība viņa žēlastībai. Ādams un Ieva tika lūgti uzticēties, ka Dievs ir labs, ka viņa nodomi ir labi, ka viņa plāni ir labi. Bet nē, līdzīgi mazajam divgadniekam, kas ir aptvēris vārda nē spēku, Ādams un Ieva spītējās pret Dievu un grēks ielīda pasaulē uz čūskas vēdera. Tam mazajam notikumam, kas šķiet nebūtisks mūsu acīs, bija milzīgās konsekvences tālākā pasaules gaitā. Kā ratiķei, kuras palaišanas trajektorija ir dažus grādus šķība, tā pasaules vēsture auļoja virzienā, ko Dievs nebija gribējis. Tā Dieva laba pasaule iekrita grēkā, un tādā grēkā kritušajā pasaulē joprojām dzīvojam.
Kad Ādams krita grēka, visa cilvēce līdz ar viņu krita, jo viņš bija visas cilvēces tēvs. Mēs iemantojam viņa grēka vainu, un līdz ar to šīs sarautās attiecības ar Dievu, ko Ādams sarāva spītējot Dievam. Šis ir mūsu mantojums, iedzimtais grēks un atsvešinātību no Dieva. Es domāju, ka šī vēsts nav sveša nevienam. Bet Dievs nebūtu Dievs, ja viņš atstātu visu status quo. Pēc grēka krišanas viņš deva Ievai apsolījumu, ko ir viegli nepamanīt visā notikušajā. Par čūsku, tas ir par velnu, viņš saka: es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Šis ir pirmais pravietojums, ka nāks kāds, kas sadragās velna spēku par cilvēkiem. Pāvils, citējot šo rakstu vietu, saka, ka šeit ir runa par Kristu, sievas dzimumu, kas sadragās velna galvu. Oriģināla valodā un starp citu arī Gliga tulkojumā ir rakstīts nevis sievas dzimumu vai pēcnācēju, bet sievas sēklu. Senatnē tika uzskatīts, ka tikai vīriešiem ir sēkla, kas tiek sēta sievietes klēpī. Bet šeit jau pirmajā Mūzes grāmatā ir runa par sēklu, kas būs tikai sievai bez vīra. Tātad par jaunavas dzemdībām. Jesaja turpina šo tēmu, kad viņš teica: tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi, redzi, jaunava kļūs krūta un dzemdēs dēlu, un viņam tam dos vārdu Imanuēls. Vecās derības stāsts ir par to, kā cilvēki atkal un atkal atkrīt no Dieva, bet Dievs atkal un atkal sauc viņus atpakaļ un apsola, ka pienāks diena, kad viņš izlabos to, ko cilvēki ar savu spītību ir sabojājuši. Savu solījumu viņš izpildīja sūtīt savu dēlu, kas piedzimis no jaunavas, samaksāja nevienu Ādamu parādu, grēka parādu, bet mūsu grēka parādu, nevainīgs mirdams pie krusta, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Grēka problēma ir atrisināta Kristū. Ja vien mēs nespītētos, bet saņemtu viņa palīdzību vārdā un sakramentā. Kā velns pievīla cilvēci caur vārdu, tā cilvēce tiek glābta caur vārdu, Dieva vārdu, Jēzu Kristu. Kā velns nolādēja cilvēci caur ēšanu, kad viņa ēda no aizliegtā koka, tā cilvēce tiek svētīta caur ēšanu, kad baudām vakarēdienu. Kā velns pazudināja cilvēci caur koku, tā cilvēce tiek atpestīta caur krusta koku. Visi darbi, ko velns sastrādājis, Kristū tiek atrisināti, apgriezt otrādi, padarīti par spēkā neesošiem. Tā ir mūsu pagātne. Dievs radīja perfektu pasauli,
cilvēks krita grēkā un grēks sabojāja pasauli, Kristus nāca un grēku un velna varu pār cilvēci tika salauzta. Skatīsimies nedaudz uz nākotni. Dieva darbs salabot pasauli nav beidzies. Tas turpināsies līdz pastara dienai caur viņa baznīcu. Kā Ādams un Ieva tika pazudināti kā indivīdi, tā Dievs atjauno radību individuāli, cilvēkam pēc cilvēka. Kad tiekam konfrontēti ar Dievu vārdu un Kristus darbu, mēs esam izvēles priekšā pieņemt vai atmest, teikt jā vai teikt nē. Lielā izšķiršanās notiek kristībās, kad tiekam nodoti Dieva rokās, bet ikdienā mums ir jāizdara šķietami mazas, bet būtiskas izvēles. Teikt savu jāvārdu Dievam vai spītībā teikt viņam nē. Palikt vai slīdēt no Dieva rokām laukā. Jēzus saka, ka šim Dieva vārdam, viņa evaņģēlijam ir jātiek sludinātam visām tautām, un tad nāks gals. Kad tas būs, neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, pat Jēzus nē, tikai Tēvs zina to dienu. Bet pienāks diena, kad Tēvs pateiks, pietiek. Reiz pienāks diena, kad ļaunums, kas negrib atgriezties, saņem savus pelnīto sodu. Tēva mīlestība pret savu radību to diktē. Mīlestība nevar atļaut ļaunumu turpināties bezgalīgi. Visi ļaunie, velns ar saviem dēmoniem, visi, kuri nievājuši Dievu laipnību un spītīgi atteikuši viņa žēlastību, konsekventi saņems to, ko gribējuši. Mūžīgo atšķirtību no Dieva. Viņi šajā dzīvē gribēja dzīvot bez Dieva, tātad to viņi saņems arī mūžībā. Tur, kur ir Dievs, ir paradīze, bet tur, kur viņa nav, ir elle. Tie, kuri noraidīja Dievu un Kristu, saņems to, ko gribējuši, elli. Bet tie, kuri sekojuši Kristum, ies mūžīgā svētlaimē. Tas ir nākotnes aspekts. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tā ir ticīgo nākotne. Bet kas ar tagadni? Jēzus saka, tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs nāks. Kāds gudrs cilvēks ir teicis, ka nevaram mainīt vakardienu un rītdienu vēl nav pienākusi. Viss, kas mums ir tagad. Šis mirklis. Jēzus saka, lai mēs šajā mirklī esam nomodā par to, kas bija, kas ir un kas būs. Mums katram ir sava pagātne, labas un sliktas lietas. Lietas, par ko lepojamies, un lietas, par kurām kaunamies. Jēzus saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu.
Vai mēs pazīstam Jēzu, kā savu pestītāju un kungu? Vai nekad neesam par viņu domājuši? Vai neesam izlēmuši? Kristus saka, nāc. Viņš nav burvja nūjiņa, kas var atrisināt visas mūsu dzīves likstas un padarīt dzīvi par kā pasaku. Nē, bet viņš atrisinās pašu būtiskāko un pamatīgāko problēmu katra cilvēka dzīvē – grēku. Ja sekojam katras pasaules problēmas pavadienam līdz pat tās saknē, tad tur vienmēr atradīsim grēku. Ja salīdzināsim visas dzīves problēmas ar milzīgu samudžinātu mezglu, tad grēks ir kā tās pamatmezgls, kas, ja tiek atsiets, palīdz atšķedināt visus pārējos. Mūsu dzīve ir kā šis mezgls. Grēka mezgla atsiešana dos mums iespēju ar laiku, pacietību un Dievu palīgu atsiet citus mezglus mūsu dzīvē. Jēzus nāca, lai atraisītu grēku. Tādēļ privātbiktī mācītājs Kristus pilnvarā saka šādus vārdus par grēku piedošanu. Es tev atraisu un atsvabinu no visiem taviem grēkiem Jēzus vārdā. Jēzus ir ticis galā ar mūsu grēku problēmu pie krusta. Tas mums kļūst aktuāli un iedarbīgi, ka to pieņemam šeit un tagad, šinī mirklī. Jauns baznīcas gads ir iesācies. Mēs esam adventa laikā. Šis ir laiks, kad mēs pastiprināti domājam par Kristus nākšanu. Viņš ir nācis, tas ir piedzimis Bētlemē, lai mūs izglābtu. Savas dzīves kulmināciju mirdams pie krusta. Viņš laiku beigās nāks, lai atjaunotu visu tā, kā Dievs bija iecerējis sākumā, nošķirot grēku un ļaunumu ārējā tumsībā. Bet mums ir šis brīdis tagad, lai paliktu nomodā par sevi un savam attiecībām ar Kristu un līdzcilvēkiem. Parasti šis laiks visiem kļūst kā par vāveres riteni, bezjēdzīgā skrienot un steidzoties, lai nopirktu visas dāvanas, sagatavotu visu mājās, paspētu uz visām skolas eglēm un koncertiem. Bet es aicinu, šajā laikā mājās aizdedzinot sveces adventa vainagā, apstājieties, palasiet Bībeli, piemēram, Mateja evaņģēliju, ko šajā baznīcas gadā lasīsim svētdienās, un padomājiet par vakardienu, rītdienu un šodienu. Kur visā tajā mutelī ir Kristus, un vai tu esi gatavs viņa nākšanai? Āmen.